Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai diagnosticētu Lorenzo Dias Carretero Covold EVK 140, kas neiedarbojas, ir svarīgi veikt dažus soļus, lai identificētu problēmu un atrastu risinājumu. Sāksim ar bezmaksas diagnostiku, kas palīdzēs noteikt, vai problēma ir saistīta ar elektroapgādi, degvielas padevi vai citām sistēmām. 1. Pārbaudiet akumulātoru. Pirmais solis ir pārbaudīt akumulātoru stāvokli. Pārliecinieties, ka akumulātorā ir pietiekami daudz uzlādes un ka savienojumi ir droši. Ja akumulators ir tukšs vai savienojumi ir bojāti, tas var būt iemesls, kāpēc transporta līdzeklis neiedarbojas. Ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to. 2. Pārbaudiet degvielas padevi. Ja akumulators ir kārtībā, nākamais solis ir pārbaudīt degvielas padevi. Pārliecinieties, ka degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas un ka degvielas sūknis darbojas pareizi. Ja degvielas sūknis ir bojāts, tas var novest pie tā, ka motors neiedarbojas. 3. Pārbaudiet elektriskās sistēmas. Jāveic arī pārbaude par drošinātājiem un relēm. Nepareizi vai izdeguši drošinātāji var traucēt transporta līdzekļu iedarbināšanu. Pārbaudiet, vai visi savienojumi ir droši un vai nav redzami bojājumi. 4. Veiciet vizuālu pārbaudi. Ieteicams veikt vizuālu pārbaudi, lai noteiktu, vai ir kādas acīm redzamas problēmas, piemēram, noplūdes vai bojājumi. Pārbaudiet motoru un citas sastāvdaļas, lai nodrošinātu, ka viss izskatās labi. 5. Diagnostikas rīku izmantošana. Ja iepriekšējie soļi nepalīdzēja, ieteicams izmantot diagnostikas rīku, lai identificētu problēmas. Šie rīki var sniegt kodus un informāciju, kas palīdzēs noteikt bojājumus vai kļūdas. 6. Saņemšana pie durvīm. Ja pēc visu šo soļu veikšanas joprojām nespējat atrisināt problēmu, piedāvājam pakalpojumu saņemt transporta līdzekli pie durvīm. Mūsu speciālisti var ierasties pie jums un veikt dziļāku diagnostiku, kas ietver detalizētu motoru un elektrisko sistēmu pārbaudi. 7. Piedāvājums pirms remonta. Pēc diagnostikas mēs sniegsim detalizētu piedāvājumu par nepieciešamajiem remonta darbiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka jūs saprotat visus remonta procesus un izmaksas, pirms mēs veicam jebkādas izmaiņas. Noslēgumā ir svarīgi atcerēties, ka pareiza diagnostika un ātra rīcība var novērst lielākas problēmas nākotnē. Ja jums ir nepieciešama papildu palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.